Hei, labvakar mani dārgie skatītāji! Kārtējais mans vlogs, kurš tiek taisīts piektdienas vakarā. Tad, pēc šī vloga noskatīšanās, jūs droši gaidiet. Iespējams jau, kad redzēsiet, būs parādījies. Varbūt vēl nē. Ļoti daudz karaokas dziesmu, gan tāds, ko cilvēki man pēdējā brīdī kaut ko bija pasūtījuši, gan arī mans paša izvēle, jo kā es jau dažiem esmu teicis, vai rakstījis, brīdinājis. Kādu laiku vēlos ņemt pauzi no karaokēm. Un es tā teicu, kad uz šīs nedēļas beigām tad es arī uztaisīšu. Un patiesību sakot, es to vēlējos darīt jau vakar. Šodien man bija citi plāni. Šodien man plānos bija doties uz BJC, ja Bērnu un jauniešu centra 20 gadu jubileju, bet muļķīgā veidā izmežģīju potīti kādā nostu. Labāk publiski nestāstīšu, tas diezgan smieklīgi un komiski. Un jā, bet kāpēc to vakar neizdarīju? Vienkārši bija pārāk lielā šokā par traģēdiju Maksimā Zolitūdē ar daudziem bojā gājušajiem, kad iebruka jumts Maksimai. Un, jā, tieši tāpēc es arī vēlos izteikt dziļu līdzjūtību, un es vēlos, lai arī jūs, mani skatītāji, izsakiet dziļu līdzjūtību cietušajiem, mirušajiem šajā traģēdijā, un tāpēc viņiem par godu noturēsim mazu klusuma brīdi. Paldies par izturēto klusumu brīdi. Tad arī īsti ar to arī nobeigšu. Tātad skatieties manus karaoke video. Protams, arī citus. Komentējiet. Uzreiz saku, karaoke video tuvākajā laikā nebūs. Man no tā ar dažādu iemeslu dēļ vajadzīga pauze. Protams, jūs varat sūtīt savus ieteikumus, vienalga turpat komentāros vai kaut kur privāti, kādas dziesmas jūs gribētu dzirdēt, bet es nevaru paredzēt, kad jūs varēsiet noklausīties viņas manā aizpildījumā. Es nezinu, kad es atsāku dziedāt šīs karaokas. Tad paldies jums par vakaru. Sargiet sevi un savus tuvākos. Uz redzīti!